Vai mēs varam savās problēmās un ka mēs esam kaut ko saklausījušies, saskatījušies, cik tam iet grūti, cik šķiršanās, kas tur notiek, kur tur tiek bērni atņemti, kur tur tas tiek pārdots, kā viņš tur zaudēja finanses, kā viņam nodeg māja, visas mūsu sadzīviskās lietas, ka mums īstenībā vienkārši reizēm ir jāapstājās. Mums vienkārši ir jāapstājas, kā teiks, nostāšos savā sarga vietā. Vai es nostājos savā vietā, kur es esmu tā kā sargs uz mūriem, vai es iestājos kā minimums vienkārši tādā mierīgā paļaušanās, vienkārši novērot. Nu, tā kā, ja mēs varam iztēloties vēsturiskos pilsētas mūrus, ja, un kad ir šie te sargu torņi, tīri praktiski, ka mēs vienkārši nostājamies un mēs vienkārši skatāmies. Mēs novērojam kaut kādas darbības, kas notiek. Mēs redzam, ir ok, ka mēs redzam, mēs prasam pašam Dievam, un tad mēs gaidām viņa atbildi, un tad mēs pieņemam viņa atbildi. Un pēc tam mēs atkal gaidām, un mēs vienkārši novērojam. Un īstenībā tas ir, protams, viens no risinājumiem.